8 lietas, ko es darīju nepareizi pirmos 2,5 gadus attīstot savu uzņēmumu. Pirmā, es kautrējos no tā, ko es daru. Nedari tā. Es nerādīju sevi kā sava zīmola uzņēmumu seju. Es slēpos. Viss mainījās, tad, kad es sāku parādīt sevi saviem sekotājiem. Trešā, es par maz stāstīju par savu produktu. Es tikai saliku kādu video, kādu bildīti uzrakstīju, kur kleitiņa, svārciņi. Ir jāstāsta plašāk, ir jāstāsta cilvēkiem, ko viņš iegūs, iegādājoties tavu preci vai pakalpojumu. Ceturtā, es par zemu sevi novērtēju. Ko tad es? Es jau neko, citi ir labāki. Notici sev un viss mainīsies. Piektā, man bija žēl naudas ieguldīt jaunās zināšanās. Nedari tā, jo viss mainījās tad, kad es sāku pirkt pakalpojumus, kas paaugstina manas zināšanas. Sestā, es baidījos riskēt, un tikai tad, kad es pārkāpu pāri tām riska bailēm, viss mainījās. Riskē. Septītā, es atzīšos. Es sākumā nenodarbojos ar mārketingu un reklamēšanu, tāpēc viss bija slikti. Noteikti reklamē savu preci vai pakalpojumu. Un astotā, kaut arī es pirms tām 10 gadus nostrādāju pārdošanā, kur man bija ļoti labi panākumi, es sākumā nepārdevu savu preci. Un tikai tad, kad es sāku strādāt uz pārdošanu, protams, kad uz pusi izauga rezultāti.